Sveiki, draugi! Nolēmu, ka man vajadzētu jums ierakstīt video pamācību, kurai vajadzētu atbildēt uz pilnīgi visiem jūsu jautājumiem. Šajā video uzskatām parādīšu visu pelnīšanas procesu. Nu ko? Tad sākam! Vispirms dodamies uz biržu. Šeit jums būs jāpiereģistrējās. Man jau ir konts, tādēļ reģistrācijas procesu es nerādīšu, jo tur viss ir ļoti vienkārši. Tāpēc tagad nopauzējiet šo video un veiciet reģistrāciju. Es ceru, ka jums nebija problēma ar reģistrāciju. Ja viss ir izdarīts, ejam tālāk. Tātad, nākamais solis pēc veiksmīgas reģistrācijas mums ir nepieciešams nopirkt bitcoin. Teiksim par šo summu. Ievadām mūsu kartes datus, tālāk ievadām jūsu kartē norādīto vārdu un uzvārdu. Un viss, bitcoins ir nopirkts un atrodas mūsu kontā. Man šis process izdevās bez liekiem apstiprinājumiem, jo mana karte ir piesaistīta kontam. Taču jums birža var pieprasīt SMS apstiprinājumu jūsu konta papildināšanai. Kontu esam papildinājuši, tagad mums jāsāk šo naudiņu daudzkārt pavairot. Un tagad pārējām pie interesantākā. Nospiežam pogu AI Training. Tā aktivizē jūsu mākslīgo intelektu un varam tagad sākt izbaudīt visu procesu. Tagad ļausim mūsu mākslīgajam intelektam darīt to, ko viņš vislabāk prot. Un kamēr mākslīgais intelekts cītīgi strādā, mēs varam darboties ar savām lietām un baudīt dzīvi. Šobrīd ir pienākuši laiki, kad robots sāk darīt visu cilvēku darbu. Pagaidām, kamēr strādā mākslīgais intelekts, es nopauzēšu šo video. Bet, kad viņš darbiņu būs pabeidzis, es noteikti atgriezīšos pie jums. Un tas arī viss, draugi. Darbs pabeigt. Operācija vairāk kā veiksmīga. Tagad atliek tikai izņemt mūsu nopelnīto naudiņu. Spiežam šeit, ievadam savus kartes numuru, vārdu un summu, ko vēlamies izņemt. Un viss. Īsts kopsavilkums. Pielikām minimāli piepūli, bet nopelnījām ļoti labu naudiņu. Paldies visiem par skatīšanos un veiksmi katram no jums. Ļīn, es ilgi nevarēju ierakstīt tā video savu asaru dēļ, bet uzreiz gribu brīdināt, ka tas bija no laimes. Agrāk es tiku ļoti apskaudu savām draudzenēm un paziņām, par ko man ir liels kauns, ka viņām tiek dāvināts dārgs dāvans, ka daudzi kļūst veiksmīgi. Un man ir it kā melnā josla, kas nekad nebeidzās, bet satiekoties ar tevi un saņemot savu pirmo peļņu, es sapratu, ka tagad viss būs citādi. Es varēšu mainīt savu dzīvi, sevi. Ak, Dievs, paldies tev! Draugi, vairākas stundas šķiroju privātziņas un sapratu, ka lielāka daļa no jums bija grūtā finansiālā stāvoklī. Nezinājāt, kā izkļūt no šīs parādu bedres, nolaidās rokas. Daži jūsu stāsti vienkārši mani šokēja. Paldies Dievam, ka man izdevās jums palīdzēt izkļūt no šīm problēmām. Man būs neliels lūgums nopelniet tik daudz naudas, lai vairs nekad nevajadzētu atgriezties pie iepriekšējās dzīves. Ar labu nakti līdz rīta. Labrīt visiem! Nu ko, gatavi šodien nopelnīt nereālu naudas summu? Nu, protams, ka gatavi. Es par jums vispār nešaubos. Man ir daudz darba, tāpēc tagad vieglās brokastis un uz biroju tiekamies vēlāk. Es ilgi nedomāju un, protams, nolēmu atjaunoties. Es nenopelnīju daudz naudas, lai turpinātu taupīt, jo vairāk pēdējās dienas pirms algas vienmēr bija tik mokošas. Strādāt ar tevi bija pats labākais lēmums. Paldies tev! Tu manu dzīvi ļoti izmainīji. Tagad es varu teikt, es esmu finansiāli brīva. Es varu pirkt, ko vēlos. Paldies tev! Tiešām paldies tev! Es esmu tiešām tik priecīga. Paldies! Šodien bija vēl viena ražīga diena. Pat daudziem sekotājiem izdevās palīdzēt papildināt viņu kontus, un daudzi paši lieliski tika galā ar šo uzdevumu. Piekritīsiet, nekā sarežģīts tur nav, un labāku darbu jūs neesat sastāpuši. Sveiki! Atceries, tev vienmēr stāstīju, ka es dievinu mūziku, un ka mans sapnis ir nopirkt labu, dārgu mūzikas instrumentu, bet dzīvojot nabadzībā bija diezgan grūti sakrāt manam sapnim. Tāpēc es esmu ļoti priecīgs, ka es atradu tavu kanālu un jau dažu stundu laikā spēju sakrāt šai ģitārai.
Nu, paskaties, vai viņa nav skaista un, protams, arī dārga. Draugi, es jau eju gulēt, un pirms gulētiešanas iznācu pie jums, lai vēlreiz pateiktu milzīgu paldies, ka bijāt ar mani kopā visas šīs dienas. Jūsu atbalsts man deva spēku un pārliecību. Jūs esat vislabākie. Visiem atā, un rīt turpināsim mūsu ceļu uz laimi. Čali, paskaties, cik daudz man naudas atnāca. Šīs summas noteikti pietiks, lai nosaktu visus parādus. Es, muļķis, domāju, ka varēšu pats samaksāt, un tas nesagādās nekādas grūtības, bet tas ir salāsts, tāpēc nācās meklēt alternatīvu peļņas veidus. Cik labi, ka uzdūros tieši tavam kanālu. Glābiņš, tiešām. Paldies, ka palīdzi parastiem jauniešiem tikt galā ar dzīves grūtībām kā es. Paldies!